Lielvārdas komanda savās mājās uzņem viens no turnīra tabulas līderiem Ķekava RB un B komandas slimības un nav labākajā formā. Virsnīca pazaudē bumbu laukuma centrā. Toms Ķerāns tomēr negūst vārtus. Zaudējot ar minimālu rezultātu un vienreiz ja pat tika līdz papildu laikam. Bet te vārtu guvums. Labs metiens no distances. Matīs Pēteris Polis ir tas, kurš atklāja šīs dienas rēķinu. Netverams metiens izrādās Kirilam Namļinskim. Tiek pat diviem atbruņo Ernestu. Pašlaik ir viens no Ķekavas komandas līderiem. Te jāmet vārtos bumbiņiem Kleistrom, bet... Savins. Metiens bumbu vārtos. Kas par metienu Armandam Savinam. Zem vārtu pārliņa, pat trāpa bumbiņa pa vārtu pārlikni un pēc tam arī piezemējās bumbiņa aiz vārtu līnijas. Laukuma saimnieki dubulto savu pārsvaru. Armandam tieši viens. Rezultīvs metiens. Te jāgūt vēl vieniem vārtiem, bet virsnīca nepārspēja Kirilu Namļinu. Melgailis. Un bumbiņi ir vārtos. Reinis Melgailis teica, ka ne ar ko atmiņā paliekoši nav atzīmējies Reinis Melgailis, bet viņam pietiek atrast sev vienu momentu, lai raidītu. Otrie periodi Ķekavai ir bijuši visi sliktākie, tikai vienā spēlē. Viņi ir otro periodu uzvarējuši, trijās ir zaudējuši, bet te Jānis Ševskis negūst. Dilbergs. Metiena, un jau pretējās komandas 61. numurs Gremze piespēle un Sandis Mihailovskis liek bumbiņu vārtos. Tāds diezgan liels haoss sācies bija laukumā. Skriešanās no vieniem vārtiem uz otriem. Un izstāsta, ka ļoti neapmierināts Klaus Ozoliņš un Artūrs Jansons kopā ar Eglīti. Uzbrukumā Zvejnieks. Un te bumbiņi ir vārtos. Bumbiņi ir vārtos Patriks Zvejnieks. Zvejnieks kopā ar Hertmani un Džeriņu. Tāds virknējums, kā Smirnovs vairs nespēlē. Nonāk aci pret aci ar mazākums. To šodien ir izdevies bišķiņu uzlabot, bet Lielvārdai ir arī sliktākais skaitliskais vairākums. Pēdējās spēlēs gan izdevies iemest gan pret Rubeni, gan pret Talsiem vienu vairākumu, bet joprojām ar 16% realizāciju viņi ir sliktākie. Nu te Armands Savins zibenīgi realizē pirmo skaitlisko vairākumu, ir vajadzīgas tikai 11 sekundes. Un Lielvārdai vēl mājnieki pret Žukelis atrod Savinu Armands. Rāda, ka dos piespēli, izdara metienu. Atmetus domu tik pie kārtējās uzvaras, pie 6. uzvaras 7 spēlēs. Un te ir vārtu guvums uzreiz perioda ievadā Ričards Orste. No tuvas distances pēc pagrieziena met bumbiņu vārtos. Un te kļūda vārdsargam Kirilam Namļinskim. Caursit viņu Oskars Tutmans un atkal jau +2. Atkal +2 laukuma saimniekiem. Nu nekā. Sevišķi tajos brīžos, kad Ķekava pietuvojas līdz -1, liekas, ka tūlīt būs atkal līdzsvars beidzot uz rezultātu tablo, bet tad kā gadījies kā ne. Lielvārda panāk +2. Nu ko, Klaus Jansons? Atkal ir -1. Atkal ir -1 un vēl 14 minūtes 20 sekundes spēles pamatlaikā. Vai Ķekavai beidzot izdosies noķert pretiniekus? Redzam atkārtojumā, kā viduts 3-2 pārējie viesiem. Bet labi nospēlēja aizsardzībā Blumfelds. Un te izspēle līdz tukšiem vārtiem un Niks Blumfelds 6-4. Aizrāvās Ķekava ar uzbrukumu un pretuzbrukumā bumbiņa atkal ir Namļinska vārtos un atkal jau +2.
Laukuma saimniekiem nu gluži kā kaķis ap peli. Lielvārda šodien spēlējās ar saviem pretiniekiem. Līdz +3 Lielvārda nav tikusi nereiz šodien, bet +2 jau 5. reizi mačā. Ronis met, Ronis iemet 5-6. Mums ir atkal viena vārtu spēle. Nu, cik ilgi var turpināties šādas šūpoles? Šķiet, ka vienā. Pārķerbumi laukuma centrā Kleistraus, Dilbergs, metiens un Kārkliņš. Sanuševskis viens no Latvijas izlases kandidātiem. Un tagad var sanākt laba pārēja. Ronis 1-1 izved Ķeirānu, Toms Strāpa pa vārtu stabu. Palīdzēja Ķekavai un tagad arī mainiekiem. Vēl viena epizode Barros metiens un šoreiz jau Kārkliņš. Nu kas notiek? Kur pazūd pēkšņi Lielvārdas aizsardzība, kad 10 sekundes. Melgailis. Un Bumiņi ir vārtos 6-6. Tikko gribēju teikt, ka Reinis Melgailis nav bijis pamanāms. Pirmoreiz, kad pateicu, tad viņš uzreiz iemeta vārtus. Tagad viņš izdara metienu, kad Bumiņi lido garām vārtiem. Un šķiet, tas bija Toms Ķeirāns, kurš ievirza Bumiņi. Ķekava domājams, ka turpinās līdzīgā manierē. Un te vārti Reinis Melgailis 7-6. Reinis ir bijis ļoti nemanāms šodien, bet ir nopelnījis 3 rezultatīvitātes punktus. Un vissvarīgākajā mirklī Klāva Jansona piespēle un netverams metiens vārtu devītnieku plec plecā. Savīns labi metienu pozīciju, bet viņš nemet iedot Tutānam. Tutāns netrāpa vārtos. Ķekavas komanda izcīnīs 6. uzvaru 7 spēlēs. Ļoti veiksmīga uzvara. Un Ķekava turpina mīt uz pēdām Talsiem. Ķekava atpaliek par 3 punktiem, jeb 1 uzvaras tiesu no Talsiem.